Un to nosaukumu šai īsai runai es iedevu, vai jūs arī gribat iet prom. Un tad es domāju par visām tām situācijām Bībelē vai kontekstiem, kuros var redzēt šo atstāšanu vai aiziešanu. Mateja evaņģēlija 19. nodaļā, 29. pantā, Jēzus runāja par to, ka ik viens, kas mana vārda dēļ ir pametis namus vai brāļus vai māsas vai tēvu vai māte vai sievu vai bērnus vai zemes, saņem simtkārtīgi un iemantos mūžīgu dzīvību. Tātad Kristus vārda dēļ Jēzus brīdināja, ka var nākties, ka mums ir jāpamet nami, iespējams, ir mantojumi, brāļi, māsas, tēvi, mātes, par to Bībele runā. Bībele runā arī par to, ka var nākties atlaist pat savu dzīves draugu. 1. Korintiešiem 7. nodaļa 10. pantā rakstīts, un precētajiem es pavēlu tomēr ne es, bet tas kungs, lai sieva neaiziet no sava vīra. Tātad tas kungs pavēlu neaiziet sievai no sava vīra, bet ja tā aiziet, 11. pants, lai tā paliek neprecēta vai salapst ar savu vīru un lai vīrs neatstumj savu sievu. Tad bibliski mēs redzam, ka var gadīties dažādu apstākļu vai situāciju dēļ, kad vīrs vai sieva, šajā gadījumā sieva, grib aiziet no savu vīra, un kungs saka, lai tā neaiziet, bet ja viņa aiziet, lai viņa paliek neprecēta, vai tad lai viņa salapst ar savu vīru, un tad vīram to būs pieņemt atpakaļ. Un drusku tālāk uz priekšu, 13. pantā mēs lasām par to, ja gadījumā šis dzīves draugs ir neticīgs, tur rakstīts tā, bet uz pārējiem runāju es, ne tas kungs, tātad tur nav tieša kunga pavēle, bet tur Pāvils svētajā garā to skaidro. Ja kādam brālim ir sieva, kas netic, un tai patīk dzīvot ar viņu, lai viņš to neatstumj. Tad viņa ir neticīga, bet viņa grib dzīvot kopā ar viņu un ļauj viņam praktizēt viņa ticību pilnā mērā, tad lai viņš to neatstumj. Bet ja neticīgais aiziet, lai tas aiziet, un brālis vai māsa tādos gadījumos nav saistīti. Bet Dievs mūs ir aicinājis uz mieru. Tātad var gadīties, ka ticības dēļ un tas, ka šis otrs ir neticībā, ka viņš aiziet. Un tajā gadījumā ir jāļauj aiziet šim cilvēkam, un šis cilvēks nav saistīts ar to otru. Nu, vēl mēs redzam, kad ir Bībelē vairākās vietās runāts par to, ka cilvēki aiziet no ticības. Piemēram, 2. Pētera 2. nodaļa, 20. pants rakstīts, jo ja pēc tam, kad tie ir izbēguši pasaules apgānīšanām caur tā kunga glābēja Jēzus Kristus atzīšanu, tie atkal tur tiek sapīti un pārvarēti, pēdējais gals ar tiem sliktāks par sākumu. Jo tiem būtu bijis labāk neatzīt taisnības ceļu, nekā pēc tam, kad tie to ir atzinuši, griezties no tiem nodotās svētās pavēles. Bet tiem ir noticis atbilstoši patiesajam sakām vārdam, suns atgriež atpakaļ pie sava paša vēmekļa un cūka, kas tika mazgāta pie savas vārtīšanās dubļos. Kā arī Jēkaba vēstules 5. nodaļā mēs lasām 19. pantā, brāļi, ja kāds no jums, tas ir no draudzes, nomaldas no patiesības un kāds viņu atgriež, tad lai viņš zina, ka tas, kas atgriež grēcinieku no viņa ceļa maldiem, izglābs dvēseli no nāves un paslēps grēku. Tad šeit mēs redzam, ka varbūt kāds, kurš ir piederīgs draudzei, bet kurš novērš, viņš ir grēcinieks, viņš novērš no patiesības. Un tiem, kas ir draudzē, būtu jātiec tādu atjaunot un kalpot viņam un atgriezt. Bet tas ir tad, ja šis cilvēks ir grēcinieks, ja viņš ir neticībā. Nu, vēl mēs redzam Bībelē, kad ir situācijas, kad kādi cilvēki tiek izslēgti no draudzes. 1. Korintiešiem 5. nodaļa un citas vietas, jūs zinat, par tām esam lasījuši, runājuši, kur kādi tiek izslēgti, nodoti sātanam miesas samaitāšanai. Tas ir, kad viņi neatgriež, nenovērš no saviem grēkiem vai maldiem. Un vēl 3. Jāņa vēstulē mēs redzam situāciju, kad tā var būt draudze, kur ir atkritusi, kas ir samaitāta, kur Jānis raksta par šo Diotrefiju, kurš mīl starp visiem būt pārāks, un viņš neuzņem šos Dievu vārdus, un tad ir rakstīts, ka viņš tarkšķ pret patiesību, un viņš nav mierā, viņš neuzņem brāļus un aizliedz tiem, kas grib, un tos izmet no draudzes. Tātad tā ir šī samaitāta atkrišanas draudze, kur patiesi Kristus sekotāji principā netiek uzņemti, viņi tiek izmesti, izslēgti. Tas ir vēl viens konteksts. Un tad vēl vien piemērus redzu, kad ir šis, kad ticīgais maina, vai pareizāk būtu teikt, kad apciemo kādu citu biblisku draudzi. Romiešiem 16. nodaļā tur runāts par Fēbi un aicināts, lai tie viņu uzņem tai kungā, kā pieklājas svētajiem un lai izlīdz viņiem visādās lietās. Bet jā, attiecībā uz šādu situāciju, ar kādu mēs tā kā saskaramies, kad ir, un es saprotu tā kā to kulturālo kontekstu, kurā mēs dzīvojam, kad tu aizēj no viena, sameklē kaut ko citu, kas tev izdevīgāks, vērtāks vai tā. Un to es tā kā savā ziņā saprotu, es vienkārši centos domāt, atrast Bībelē piemēru šim.
Bet īsti mēs nevaram atrast nekādus pozitīvus vai vispār piemērus, kad kāds cilvēks aiziet no draudzes, bet neaiziet no ticības. Es nesaku, ka šajā gadījumā tā ir aiziešana no ticības. Tas nosaukums šai īsai uzrunai nāk no Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļas, kur ir rakstīts 66. pantā, ka pēc Jēzus sludināšanas no tā laika daudzi no viņa mācekļiem aizgāja atpakaļ un vairs nestaigāja ar viņu. Un tad Jēzus tiem 12 sacīja, vai jūs arī gribat iet prom? Un tad Sīmons Pēters viņam atbildēja, kungs, pie kura mēs iesim, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Un mēs ticam un esam droši, ka tu esi tas Kristus dzīvā Dieva dēls. Citiem vārdiem, Jēzus kalpošanā bija laiks, kad viņam sekoja 1000 cilvēku, un kad daudz arī bija mācekļi. Kā te rakstīts, viņa mācekļi aizgāja atpakaļ, tie nebija šie 12. Daudzi atkāpās un aizgāja, un mēs nezinām, par katru nav aprakstīts tieši kamdēļ. Vien tas, ka viņu vārdi bija grūti. Un tad Jēzus pagriežas pie šiem uzticamajiem apustuļiem un aicina un prasa viņiem, vai arī jūs gribat aiziet. Un gribu atgādināt kontekstam Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļā, jo tur Jēzus runā par to, kad, ja jūs neēdat cilvēku dēla miesu un nedzerat viņa asinis, jums nebūs dzīvības jūsos. Un kādi saka, ka tie vārdi bija tik sāpīgi, jo tas runāja bez mazliet par kanibālismu, ja, ka viņiem ir jāēd miesa un jādzer asinis, kas jūdiem bija aizliegts. Un iespējams, ka liela daļa pārprata viņu tādā veidā. Un kādi saka, ka šeit patiesībā Jēzus runā un iedibina šo te piemiņas mīlestību, kas rakstīts tas, kas ēdu manu miesu un dzer manas asins, mājo manī un es viņā. Un deva šos citus apsolījumus, bet svarīgi ir mums saprast, ka šie vārdi un šī mācība, ko Jēzus runāja, tas bija daudzus mēnešus vai pat gadus pirms šī piemiņas mīlestības iecelšanas. Tāpēc kontekstā mēs saprotam, ka Jēzus tur nerunāja par piemiņas mīlestības baudīšanu, jo tur rakstīts, kurš vien ēd, 54. pantā, kurš vien ēd manu miesu un dzer manas asins, tam ir mūžīga dzīvība, un es viņu uzcelšu augšā pēdējā dienā. Jūs zināt, ka no piemiņas mīlestības baudīšanas tas nav atkarīgs, vai cilvēks būs augšām celts un viņš pieder Kristum vai nē. Arī šis skaidrojums bieži tiek sagrozīts. Bet tas, uz ko šeit gribētu norādīt, ir, kas seko pie 7. pantā, kur Jēzus saka, kā dzīvais tēvs ir mani sūtījis, un es dzīvoju caur to tēvu, tā tas, kas ēd mani, proti, tas dzīvos caur mani. Viņš saka, šī ir tā maize, kas nonāca no debesīm. Ne, ka jūs tēvi ēda mannu un ir miruši. Tas, kas ēd no šīs maizes, dzīvos mūžīgi. Tad, kas ir tā maize, ko ēdot cilvēks dzīvo mūžīgi? Un tas ir tas, par ko Jēzus teica, ka tie ir tie vārdi. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iznāk no viņa mutes. Jo tur pēc tam vēlāk ir rakstīts, kur Jēzus saka 63. pantā, tas ir gars, kas atdzīvina, miesa nedara nenieka. Vārdi, ko es uz jums esmu runājis, tie ir gars un tie ir dzīvība. Tie ir tie vārdi, par kuriem viņi teica, tajos ir grūti klausīties, un viņi piedaudzījās pie šiem vārdiem. Un tad ir rakstīts, no tā laika daudz šie mācekļi viņu atstāja un novērsās no viņiem. Un tas ir, kad šie vārdi, ko Jēzus mācīja, ko viņi runāja, tie bija pārāk smagi, un viņi nespēja tos panest un negribēja tos pieņemt. Tas attiecās uz šo Jēzus mācību, kas bija pārprast, tur bija pārpratumi, tur bija mācība un vārdi, kas varbūt bija grūti viņu cilvēcīgajām ausīm, un kā mēs zinām, daudz no tiem pēc tam atgriezās un kļuva varbūt par šo agrīno draudzi. Bet gribu parādīt arī apustuļu dzīvē, kā izskatījās šī situācija, kad nevienmēr viss bija uzvarās un priekos un izaugsmē. Piemēram, 2. Timotejam 1. nodaļā 15. pantā Pāvils raksta, šo tu zini, ka visi tie, kas ir Āzijā, no manis ir novērsušies, no kuriem ir Figelus un Hermogens. Un tad viņš uzslavē kādu ģimeni, viņš saka, tas kungs, lai dod žēlsirdību Onesifora namam, jo viņš bieži man atspirdzināja un nekaunējās no manām ķēdēm. Bet, kad viņš bija Romā, viņš man ļoti centīgi izmeklējās un mani atrada, tas kungs, lai viņam dāvā, ka viņš var atrast žēlsirdību no tā kunga tajā dienā, cik daudzās lietās viņš man kalpo Efezā, tu zini ļoti labi. Tad šeit Pāvils norāda, ka Āzijā, kur bija iespējams daudzi mantoti, ka visi viņi kādā laikā novērsās no viņu atstāja. Un bija tikai viena šī ģimene, kas palika ar viņu. Arī 2. Timotejam 4. nodaļā 16. pantā rakstīts, pie manas pirmās atbildēšanas neviens nestāvēja ar mani, bet visi mani pameta. Un es lūdzu Dievu, lai tas viņam netiktu pieskaitīts. Neskatoties uz to, tas kungs stāvēja ar mani un mani stiprināja. Tad apustuļu Pāvila dzīvē bija šīs reizes, šie notikumi, kad bija uzvaras, dziedināšanas brīnumi, 1000 cilvēku, kas mantot, un brīži, kad viņš palika pilnīgi viens, kad visi no viņa novērsās. Tad arī interesanti par Pāvilu šo noskaņojumu attiecībā uz agrīnajām draudzēm un ticīgajiem, kur atkal no vienas puses varēja domāt, ka jāgaida un jāsacer taču vienmēr tas labākais visiem cilvēkiem, bet Galatiešu 4. nodaļā
11. pantā Pāvils saka, es baidos par jums, lai es uz jums neesmu pūlējies veltīgi. Jo viņi sāk atkāpties no šīs ticības un paļāvības uz Kristu, viņi sāk atkāpties uz maldu dažādām mācībām, tostarp, ka ar darbiem jāpelna pestīšana. Pāvils bija baili pārņems, ka tas būs bijis veltīgi, visu, ko viņš bija strādājis ar viņiem. 1. Tesaloniķiešiem 3. nodaļā 5. pantā Pāvils saka, šī iemesla dēļ, kad es vairs nevarēju atturēties, es sūtīju zināt jūsu ticību, lai kādā veidā kārdinātājs jūs nav kārdinājis un mūsu pūliņš nebūtu veltīgs. Kā to viņš vairākās vietās un ar vairākām draudzēm viņš komunicē šīs lietas. Tad runājot par vispārīgo skatījumu, kas mūsdienās tiek nosodīts, ka kāds ir mazliet kritisks pret to, kas notiek apkārt. Filipiešiem 2. nodaļā 19. pantā Pāvils saka, bet es paļaujos to kungu Jēzu drīz pie jums sūtīts Timoteju, lai es arī varētu droši prātu, kad es zinu jūsu stāvokli, jo man nav neviena līdzīgi domājoša, kurš dabīgi rūpēsies par jūsu stāvokli. Viņš saka, jo visi meklē savas lietas, nevis tās, kas ir Jēzum Kristum. Revidētais tulkojums saka savu labumu. Un interesanti, viņš tik radikāli saka, jo man nav neviena šis Timotejs, jo visi, un par ko viņš runāja, mēs nezinām tieši, bet viņš saka, visi meklē savu labumu, nevis Kristus Jēzus labumu. Tad 1. Timotejam 1.19 rakstīts par Himaneju un Aleksandru, kuru šī ticība ir cietusi kā kuģi bojāji. Un 1. Jāņa vēstule 2. nodaļā viņš saka, kad ir kādi, kas ir izgājuši no mums, es vienkārši cenšos parādīt, ka tas kopējais skats Bībelē uz šādu veidu šiem notikumiem nav tas labākais, tāpēc mums ir jālūdz Dievs un vismaz grūti ieraudzīt bibliski, kā pozitīvi uz šādām lietām skatīties. Bet, 1. Jāņa viņš saka, jo ir kādi, kas ir izgājuši no mums, lai atklātos, ka tie nekad nav bijuši mūsēji. Viens interesants piemērs ir Demas gadījums. Jūs zinat par Demu un Filimonam un Kolosiešu vēstulē ir rakstīts par to, ka viņš bija noderīgs Pāvila līdzstrādnieks viņa kalpošanā. Bet 2. Timotejam 4.10 rakstīts, jo Demas man ir pametis, mīlēdam šo pašreizējo pasauli un ir aizgājis uz Tesaloniku, Krescens uz Galatiju un Titus uz Dalmāciju. Tikai Lūka ir pie manis. Un tad viņš saka, ņem Marku, kuru iepriekš viņš noraidīja kā nederīgu. Viņš saka, ņem Marku un ved viņu savu līdzi, jo viņš man ir derīgs priekš kalpošanas. Te arī gribu atgādināt, kad Bībele saka, ka nebūs daudz izglābto. Jēzus to teica, ka maz ir to, kas atrod šo šauro ceļu, un pēc tam vēlāk viņš runā par visiem, kas teiks kungs, kungs, bet neies Dieva valstībā. Arī stāstā par jaunumām mēs redzam, ka tikai puse būs tās, kas ieies, un līdzībā par augsni un par sējēju, tur tikai 25% ir tie, kas patiesi ir glābti. Un tad es domāju, kas ir tas, kā būtu pareizi rīkoties šādā situācijā. Un Bībele mums skaidri palīdzētu saprast, ja brālis ir aizgājis no ticības, viņš ir nomaldies, tad mums ir skaidrs, kas mums ir jādara. Arī līdzībā par pazudušo avi, avs ir nomaldījusies, tad gans atstāja šīs 99 un iet un rūpējas un pārnes mājās šo nozudušo avi. Mums ir diezgan skaidrs, ko darīt, ja gadījumā brālis grēko pret tevi, tad tev ir jārunā ar viņu, tad jāiesaist 2 un 3, tad arī jācetas draudzē priekšā. Mums ir skaidrs arī, kas ir jādara ar kādu ticības brāli, kurš ir pakritis grēkā. Galatiešiem 6.1 rakstīts brāļi, ja kāds tiek pieķers kādā vainā, jūs, kas esat garīgi, atjaunojiet tādu lēnprātīgā garā, ņemot vērā sevi pašu, lai to arī netiec kārdināts. Mums arī ir skaidrs, kas ir jādara tiem, kas ir nepaklausīgi Dievu vārdam un kuri negrib klausīt, un tādus ir jāapkauno. 2. Tesaloniķiešiem 3. nodaļa rakstīts, un ja kāds nepaklausa mūsu vārdam caur šo vēstuli, atzīmējiet viņu un nebiedrojieties ar viņu, lai viņš var tikt apkaunots. Tomēr neskaitiet viņu kā ienaidnieku, bet pamāciet viņu kā brāli. Tātad, ja viņš negrib atgriezties, tad nebiedrojieties, apkaunojiet viņu, bet neizturieties kā pret ienaidnieku. Tad mums ir arī pavēle piedot vienam otram. Lūkas 17. nodaļā 3. pantā rakstīts, pielūkojiet par sevi, ja tavs brālis pret tevi grēko, norāj to. Un ja viņš nožēlo, tad piedod viņam, tad uzrāda viņam tos grēkus, nožēlot, tad piedod viņam. Un ja viņš pret tevi grēko 7 reizes dienā un 7 reizes griežas atpakaļ pie tevi sacīdams, es nožēloju, tev būs viņam piedot. Un apstur tam kungam sacīja vairo mūsu ticību. Jā. Un tad noslēdzot, gribu atgādināt vēstuli Ebrejiem 10. nodaļu, kur rakstīts, turēsim stingru mūsu ticības apliecību bez svārstīšanās, jo tas ir uzticams, kas apsolīja. Un ņemsim vērā cits citu, provocēt uz mīlestību un labiem darbiem. Lūk, tas mums ir jādara. Jāprovocē vienam otru uz mīlestību un labiem darbiem, nepamesdam savu sapulcēšanās kopā, kāda ir dažiem paraža, bet pamudinādam cits citu vēl jo vairāk jums redzot to dienu tuvojoties. Tas, ko es ieraudzīju un gribēju arī līdzdalīt ar jums, kad
katrā no situācijām nav aprakstīts tieši kāpēc kādi aizgāja vai novērsās vai nebija līdzās, nebija kopā. Bet tas, ka Bībelē mēs to redzam, gan Kristus kalpošanā, apstuļu kalpošanā, vēlāk arī draudzes dzīvē, ka tā ir daļa no kalpošanas un daļa no dzīves, kas ir sāpīga, kas liek uzdot jautājumus, bet tas ir labi, ka mēs izmeklējam savas sirdis un arī savu kalpošanu, un es jau kā pirmais no tiem.